ap sauli. Tad mums ir vasara, rudens, ziema, pavasaris un atkal vasara. Katrā gada laikā senais latvietis darīja atbilstošus darbus. Arī mums, dejotājiem, gads ir nepārtraukts ritējums. Līgo svētki, sezonas sākums, ziemas darbs, pavasara skate, aiviekstes svētki un vēl un vēl un vēl. Bet pirms tautas deju ansambļa Lubāna dejotāji sāk stāstīt savu gadskārtu stāstu, vārds Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saliniekam. Laiks ļoti ātri skrien, nezinu, vai vecs paliek, man liekas, ka vēl pavisam nesen atmiņā 25 jūsēja šeit pat uz skatuves, bet, tāda ir dzīve. Nākot uz šo koncertu, es tā domāju, kas ir tas fenomens, kāpēc Latvijā tik ļoti mīl tautiskās dejas. Droši vien, ka katram no mums ir sava atbilde, bet ir arī lietas, droši vien, kas mums visiem ir kopīgas, tā ir mīlestība pret deju, tās ir tradīcijas, ģimenes tradīcijas, vai kultūrvēsturiskā mantojuma, lietas, ko mēs nododam no paudzes uz paudzi. Un, protams, redzot šeit uz skatuves jūs visus tik skaisti ģērbtus tautas tērpos, tā ir arī noteikti piederība savai valstī. Un par deju ne jau tikai valstī dejojam, bet Lubānā, man liekas, vispār mēs varam lepoties ar dejotājiem, jo, manuprāt, arī, ja mēs pastamies zālē, domāju, ka lielākā daļa no jums kādreiz dejojas, kā jau tautiskās dejas, vai vēl, kas ir maziņāk, pavisam arī dejos. Un šādā svētku reizē, protams, gribētu teikt lielu paldies jums. Un parasti jubilejās liekas, ka tas laika rats tā kā apstājas uz mirkli, un šajā brīdī sabrauc visi tie dejotāji, kas ir dejojuši jūsu kolektīvā arī iepriekšējos gadus, un katrs no viņiem ir jums ļoti būtisks, katrs no viņiem ir atstājis kādu nospiedumu vēsturē, un paldies jums visiem. Bet kolektīvs jau var būt tad, ja kolektīvam ir vadītājs, un droši vien šodien, protams, ir ļoti skumji, ka Andris nesagaidīja šos 30 gadus, bet te pašā laikā, es domāju, viņš no augšas ļoti labi redz un priecāsies par to, ka viņš ir izaudzinājis sev izcilu vietnieku. Paldies, Laila, tev par šiem gadiem, ko esi ziedojis tautas deju ansamblim un visiem dejotājiem. Un pašvaldības vārdā, protams, gribētu teikt jums lielu paldies par to, ka jūs piedalāties gandrīz visos pasākumos, par to, ka jūs nesiet Lubānas vārdu ārpus Lubānas novada Latvijā, ārpus Latvijas. Mums droši vien pašvaldībai tas rada reizēm finansiālas grūtības, bet, mēs mēģinām sadzīvot. Un tā dāvana šodien tāda simboliska neliela, bet tā lielākā dāvana droši vien ir tā, ka mēs jums dāvinājām par ceļazīmu uz Itāliju šogad 30 gadus. Paldies jums, nevēl visiem dejas siltums un tā jaukie soļi piepilda ne tikai jūsu sirdis, bet arī mūsu visu skatītāji. Paldies! Un pašvaldības apsveikumi. Es aicinu Lailu palikt augšā uz skatuves. Latvijas Nacionālais kultūras centrs sveic tautas deju ansambli Lubāna ar atzinības rakstu par ilggadēju radošu ieguldījumu dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un novada kultūrvietas veidošanā. Parakstījusies Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte. Tātad gan ansamblim goda raksts, gan kolektīva vadītājai Lailai Ozoliņai un dāvana.
centra atzinības raksts par ilgadēju dejas mīlestību un ieguldījumu dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, sveicot ansambļa 30 gadu jubilejā Gatim Žeieram. Alvin Trauklim. Šie goda raksti būs no Lubānas novada pašvaldības par ieguldījumu Lubānas novada nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, par ilglaicīgu ieguldījumu latviešu tautas deju tradīciju saglabāšanā, dejojot tautas deju ansamblī Lubāna. Inesei Straumei. Sandrai Valājai. Jānim Sēriņam. Dairim Naglim. Daidai Rubenam. Saivai Sēriņai. Mārim Ezeriņam. Pēterim Čaikovskim. Ir sajūta, ka Lubāna ir dejojusi vienmēr. Es tāpat kā daudzi lubānieši savu jaunību saistu ar tautu deju, ansambļa Lubāna, pirmsākumiem. Kolektīvo dejo veselām paaudzēm, jo mīlu deju. Paldies Andrim Ezeriņam, ka izveidoja tik lielisku kolektīvu. Paldies Lailai, ka viņa spēja pēc Andra aiziešanas uz